Otrdien, 2026. gada 24. martā, vīrietis, kas bloķēja Hormuza šaurumu, publicēja draudus X platformā. Alireza Tangsiri, Irānas revolucionārās gvardes kontradmirālis, kurš bija paziņojis, ka vajās ASV līdz Meksikas līcim. Viņš rakstīja, ka jebkuram kuģim, kas gribēja šķērsot šaurumu, bija pilnībā jāsaskaņojas ar Irānas jūrlietu pārvaldi. 48 stundas vēlāk Izraela paziņoja, ka viņš ir ticis neutralizēts, bet stāsts par to, kas notika šajās 48 stundās un nedēļās pirms tam. Tas ir daudz vairāk nekā viena operācija. Pēdējos mēnešos Irāna ir izveidojusi to, ko daudzi analītiķi dēvēja par cietoksni. Bunkuri piekrastes kalnos, raķešu palaišanas iekārtas, kas pazuda tuneļos, simtiem bruņotu laivu un arsenāls, kas spēj nosegt katru planētas strateģiskākā šauruma metru. kuģu satiksme samazinājās par 97%. Jūrā iestrēga 40 000 jūrnieku. Naftas cenas strauji pieauga līdz $126 par bareli. Visa pasaule gaidīja, vai kāds spēs atvērt šo ceļu atpakaļ. Amerikas Savienotās valstis ieradās ar instrumentiem, ko Irāna nebija gaidījusi. Šajā video parādīsim, kas tika uzbūvēts, izmantots iznīcināšanai un kāpēc ASV rīcība ir militāro spēju demonstrācija. Ko pasaule nebija pieredzējusi gadu desmitiem, bet ir vēl kas vairāk. Kad šis video beigsies, jūs skatīsieties uz ģeopolitiskiem konfliktiem citādi, jo tas, kas šeit notika, nav tikai par Irānu. Tas ir par atklājumu, ko neviens režīms pasaulē neaizmirsīs. Lai saprastu, ar ko ASV saskārās, jāzina, ko Irāna bija uzbūvējusi. Gadu gaitā Teherāna padarīja Hormuza šaurumu piekrasti par vienu no visvairāk militarizētajiem reģioniem pasaulē. Tas notika apzināti. Šaurākajā vietā šaurums ir vien 34 km plats. Katram kuģim, kas grib izkļūt no Persijas līča, jāšķērso šis koridors. Irāna precīzi zināja tā vērtību, tāpēc režīms izveidoja aizsardzību ar 4 pārklājošām kārtām. Pirmā kārta bija raķetes, nevis parasti fiksētās palaišanas iekārtas, ko var atklāt satelīti. Irāna izvietoja pretkuģu raķešu baterijas bunkuros, kas bija izrakti tieši piekrastes kalnos. Palaišanas iekārtas tuneļos atvērās, izšāva un paslēpās klintī. Kader un Abu Mahdi raķetes sedza visu šaurumu ar darbības rādījusu no 20 līdz vairāk nekā 600 km. Kuģiem varēja uzbrukt pirms, laikā vai pēc šaurumu šķērsošanas. Irāna turpināja rīkoties. Otrā kārta bija odu flote. Simtiem ātru, manevrēt spējīgu kuteru, bruņotu ar raķetēm, torpēdām un sprākstvielām, kas īpaši paredzēti seklajiem un ar salām bagātajiem Persijas līča ūdeņiem. Katrs uzbruk un pazūd, pirms karakuģis reaģē. Simtiem darbojas vienlaikus. Problēmu gandrīz nav iespējams atrisināt. Trešais slānis bija mīnas un droni. Irāna izvietoja jūras mīnas šaurumā aptuveni 5 līdz 6 tūkstoši dažādu tipu mīnu, un kamikadzes droni papildināja ainu. Daži bija maskēti kā zvejas laivas, lai nepamanītu pietuvotos mērķiem. Viensošiem droniem marta sākumā trāpīja naftas tankerim. Viens indiešu jūrnieks gāja bojā. Ceturtā kārta bija neredzama, taču tikpat efektīva. Irāna visā reģionā aktivizēja masīvu GPS traucēšanu. Mazāk nekā 24 stundās vairāk nekā 1000 kuģu ziņoja par signālu zudumu vai izkropļojumu. Kapteiņi redzēja neiespējams pozīcijas navigācijas sistēmās. Kuģi bija uz sauszemes, virs lidostām, informācija, kas neeksistēja. Bez GPS 34 km plata šaurumā kuģot nozīmē akli kuģot. Kāds navigācijas virsnieks ziņoja Bloomberg, ka viņš šķērsoja Omānas līci, vadoties tikai pēc radara, kamēr pa labo bortu caur logu redzēja, kā Fudžeiras termināls tālumā deg un virs kuģa lielā ātrumā lido iznīcinātāji. Irānai bija 5. aizsardzības līnija, kas neizšāva neviena šāviena un iespējams bija visefektīvākā. Pamēģinu uzminēt. Tās nebija raķetes. Tās nebija mīnas. Tie nebija droni.
Kad sākās konflikts, pasaules lielākās jūras apdrošināšanas kompānijas, kas apdrošina 90% no visiem kuģiem, kas kuģo pa okeāniem, atcēla kara riska segumu Hormūza šaurumā. Neviens kuģu īpašnieks pasaulē nesūta kuģi bez apdrošināšanas. Šaurums pats aizvērās. Irāna iemācījās, ka, lai bloķētu lielāko naftas koridoru pasaulē, dažreiz pietiek piezvanīt uz Londonu. Rezultāts bija tūlītējs. Pirms kara vairāk nekā 130 kuģi katru dienu šķērsoja šaurumu. 2026. gada martā kuģu skaits gandrīz sasniedza 0. Mēnesī šķērsoja tikai 21 kuģis. Tas ir kā ja pasaules lielākā osta slēgtos un atvērtos, lai ik pēc pusotras dienas uzņemtu tikai vienu kuģi. Aptuveni 3200 kuģi palika iesprostoti gaidot abās pusēs, līdz ar tiem līdz pat 40,000 jūrnieku. Viens no šiem jūrniekiem bija jauns indiešu puisis savā pirmajā reisā, iesprostots uz kuģi pie Irākas krastiem, bez pietiekama ūdens uz klāja, vērojot apvārsni, ko tālumā izgaismoja ugunsgrēki. Viņš presēji sacīja, ka pēc šī pirmā reisa vairs neatgriezīsies jūrā un vēlas doties mājās. Pasaule par to maksāja. Naftas cena pieauga no 73 līdz $126 par bareli. Japāna ieviesa enerģijas normēšanu. ASV degvielas cenas stacijās mazāk nekā 3 nedēļās pieauga par 30%. Irāna bija izveidojusi cietoksni un ticēja, ka neviens to nespēs sagraut. Savienotajām valstīm jau bija gatava atbilde, un tās uzbruka pa slāņiem. Pirmais slānis bija visgrūtākais – raķešu bunkuri. Parastās palaišanas iekārtas iznīcināt ir viegli. Nosakāt pozīciju, palaižat vadāmo bumbu un mēķis pazūd. Tomēr Irānas palaišanas iekārtas bija tuneļos, kas izrakti cietā klintī piekrastes kalnos, un parastās bumbas tās nesasniedza. Spārnotajām raķetēm trūka caurstības spējas. Savienotajām valstīm vajadzēja ko citu, un viņiem tas bija. 2026. gada 17. martā B-1B Lancer bumbvedēji pacēlās no RAF Fairford aviobāzes Anglijā. Viņi veica 8500 km, šķērsojot Atlantijas okeānu un Vidusjūru, uzpildot degvielu gaisā lidojuma laikā. Un apstiprinātas operācijas laikā viņi nometa GBU-72 bumbas tieši pie Irānas bunkuru ieejām pie Hormūza šauruma piekrastes. GBU-72 nav parasta bumba. Tās svars ir 5000 mārciņu, vairāk nekā 2 tonnas, bet tas ir tikai daļa no stāsta. Tā ir aprīkota caurubjošu kaujas galviņu, apvienota ar GPS vadības un inerciālās navigācijas sistēmu, kas ļauj to palaist no doša attāluma. Un tomēr tā trāpa mērķi ar precizitāti. Tiek lēsts, ka tā spēj izsist vairāk nekā 30 metrus blīvas zemes un gandrīz 7 metrus cieta betona pirms detonē. Kad tā detonē, tā eksplodē tieši iekšpusē. Bunkurs vairs neko neaizsargā. Tas pārvēršas par slazdu. Un šī bumba atšķirās no citām bumbām, kas ir ASV arsenālā. Pārējās var nest tikai neredzamais bumbvedējs B-2 Spirit. Savukārt GBU-72 var nomest B-1B Lancer, kas vienā misijā var pārvadāt līdz 12 šādām bumbām. Mēs runājam par 12 bumbām, kas spēj iznīcināt pazemes bunkurus ar vienu lidmašīnu, kas pacēlusies no Anglijas. CENTCOM, ASV centrālā pavēlniecība. Papildus palaišanas iekārtu iznīcināšanai uzbruka arī radariem un izlūkošanas sistēmām, kas vadīja Irānas raķetes. Admirālis Brets Kūpers, pavēlniecības komandieris, apstiprināja: Savienotās valstis nav iznīcinājušas tikai ieročus. Viņi iznīcināja aci, kas redzēja kuģus, smadzenes, kas aprēķināja trajektoriju, un nervu, kas pārraidīja palaišanas komandu. Visa sistēma tika padarīta akla. Bet bunkuri bija tikai daļa no problēmas. Ātrgaitas laivas joprojām darbojās. Šeit sāks viens no pārsteidzošākajiem stāstiem konfliktā. Ļauj parādīt. A-10 Thunderbolt 2 iesaukts par Warthog, jeb Javali, ir uzbrukuma lidmašīna, radīta 1970. gados padomju tanku iznīcināšanai Eiropā. Vecs, lēns. Gadu desmitiem Pentagons mēģināja šo lidmašīnu izņemt no eksploatācijas. A-10 vienā jomā pārspēja visas citas lidmašīnas. Darboties zemu, lēni, izlaist.
absurdi lielu ugunsjaudu pret maziem un izkliedētiem mērķiem. Tieši tas, kas bija nepieciešams, lai medītu simtiem Irānas laivu 34 km šaurumā. Ģenerālis Dans Keins, apvienotā štāba priekšnieks, to apstiprināja. A-10 Vartogs medīja un iznīcināja ātrās uzbrukuma laivas šaurumā. GAU-8 Avenger 30 mm lielgabals, kas izšauja 3900 šāviņas minūtē, bija postošs pret Irānas laivām. Vairāk nekā 120 Irānas kuģi tika iznīcināti vai bojāti operācijās šaurumā, un A-10 bija viena no galvenajām atbildīgajām platformām. Ir ironiski domāt, ka lidmašīna, kuru Pentagons mēģināja 3 reizes izņemt no dienesta, darīja tieši to darbu, kam tā tika uzbūvēta, tikai pret pilnīgi citu ienaidnieku, nekā to, pret kuru tā tika projektēta. Taču joprojām palika akmens kurpē. Šahedži droni. Risinājums nāca no negaidītas vietas. Irāna piegādāja šahed drons Krievijai uzbrukumiem Ukrainā. Ukraina 4 kara gadu laikā notriekusi vairāk nekā 44 000 šo dronu. Ukraiņi bija pieredzējušākie šahed dronu iznīcināšanā. Kad Persijas līča valstīm uzbruka tie paši droni, atbilde bija neizbēgama. 201 ukraiņu speciālists ieradās un tika izvietot 5 Persijas līča valstīs ar kaujas laukā izstrādātiem pārtvērējiem. Katrs pārtvērējs maksāja $803,000. Viena Patriota raķetes šahed notriekšanai maksā līdz 13 miljoniem. Zelenskis apgalvo, ka Persijas līča valstis izšāvušas vairāk nekā 800 Patriota raķešu. Tikai 3 konflikta dienās. Ukraiņi piedāvāja daudz lētāku un tikpat efektīvu risinājumu. Valsts, kur Krievija, Irānas sabiedrotā mēģina iznīcināt, tagad ar ASV sabiedrotajiem Persijas līcī dalās tehnoloģijās, kas izstrādāts, lai pasargātu no Irānas sponsorētiem uzbrukumiem. Rezultāts līdz marta beigām – iznīcināt vairāk nekā 9000 Irānas mērķu un bojāti vai nogramdēti vairāk nekā 140 Irānas jūras spēku kuģu. Admirālis Brets Kūpers to nodēvēja par lielāko jūras spēku iznīcināšanu 3 nedēļu laikā kopš Otrā pasaules kara. 22. martā Trumps izteica ultimātu. Ja Irāna 48 stundu laikā neatvērs Hormuzas šaurumu, ASV uzbruks un iznīcinās Irānas elektrostacijas. Irāna atbildēja, draudot iznīcināt visu Amerikas un Izraēlas enerģētikas infrastruktūru reģionā. Termiņam tuvojoties, dažas stundas pirms beigām Trumps ziņoja par produktīvām sarunām un pagarināja to par 5 dienām. Irāna publiski noliedz jebkādas sarunas, taču aizkulisēs amerikāņu 15 punktu priekšlikums bija nonācis caur Pakistānu. 25. martā Irāna oficiāli noraidīja priekšlikumu un pieprasīja cita starpā starptautisku Irānas suverenitātes atzīšanu pār Hormuzu šaurumu. 26. martā viss sākās no jauna. Atceries vīru, kas bija šī video sākumā. Kontradmirālis Alireza Tangsiri, kurš izveidoja un komandēja šo sistēmu, 2 dienas iepriekš bija X publicējis draudus, apgalvojot, ka vajās Savienotās valstis līdz Meksikas līcim. Izraēla paziņoja, ka viņš tika neutralizēts Bandarā Abāsā, Irānas dienvidu ostas pilsētā, no kurienes vadīja blokādi. Cietoksnis un tā celtnieks bija iznīcināti, taču stāsts vēl nav beidzies. Irāna zaudēja palaišanas iekārtas, kuģus un jūras spēku komandieri, bet tai vēl ir raķetes, droni un mīnas šaurumā. Un šo mīnu attīrīšana, pat ar pilnīgu sadarbību, kas vēl nepastāv, prasītu nedēļas, varbūt pat mēnešus. Pastāv vēsturisks paralēls notiekošajam. 1988. gadā ASV atbildēja uz Irānas provokāciju ar operāciju Praying Mantis, kas bija lielākā ASV jūras kara operācija kopš Otrā pasaules kara. Mazāk nekā 8 stundu laikā viņi iznīcināja naftas platformas un nogremdēja fregati un vairākas laivas. Pēc tam Irāna līcī klusēja gandrīz 20 gadus. 2026. gadā ASV 3 nedēļās bija iznīcinājušas daudz vairāk, neskatoties uz tik pretējām interesēm. Nav pārsteigums, ka abu pušu paziņojumi mulsina. Irāna saka vienu, ASV ko citu.
grūti saprast, kurš uzvar, kurš piekāpjas, vai vispār notiek vienošanās, bet ir noteikums, kas palīdz atsijāt visu šo troksni. Ignorējiet, ko līderis saka, skatieties, ko viņi dara. Paskatīsimies uz Irānu. Irāna iespējams vēl nav atvērusi šaurumu un publiski noliedz jebkādas sarunas, bet kā labas gribas žestu ļāvis 8 naftas tankuģiem iziet cauri. Irānas ārlietu ministrs atzina, ka ar Vašingtonu notiek ziņu apmaiņa caur starpniekiem, un Trumps, kā pats teica, pēc Irānas valdības lūguma pagarināja termiņu vēl par 10 dienām. Tātad izdari pats savus secinājumus. Pirms šī video šauruma slēgšana šķita no cita gadsimta. Tas prasītu milzīgu floti, Gadu ilgu plānošanu, kara pieteikšanu. Tagad tu zini, ka pietiek ar mīnām, droniem un apdrošinātāju lēmumu Londonā. Šī šauruma atvēršanai vajag vairāk nekā uzvaru kaujā. Šis, ir atklājums, ko neviens režīms pasaulē neaizmirsīs. Un tas ir iemesls, kāpēc tas, kas notika Hormuzā, ir svarīgi daudz plašāk nekā tikai Irānai. Vēlos dzirdēt tavu viedokli. Vai tu domā, ka Irāna piekāpsies un atvērs šaurumu? Uzraksti zemāk, ko tu domā par to? Ja šis video palīdzēja saprast, kas notiek, padalies ar to ar tiem, kas arī vēlas uzzināt. Ja vēl neesi abonējis kanālu, šis ir īstais brīdis. Vēl daudz kas interesants nāks klāt. Līdz nākamajai reizei!